Čau! Čau! Labdien, mūsu mīļie draugi! Visi, kas skatās. Jā. Esam ceļā, esam būtībā ierindā, esam ceļā uz Liepāju, kur mums būs, kas ir, kur mums ir 2 uzstāšanās, jā, un atkal esam Sākam, strādāt. Sezonas openings īstais. Jā, Viens jau sākam. bija, bet šitais ir tāds grand openings un ar afišu es Facebookā ieliku, jā, Martandī mājaslapā. Matandī un grupai Pilnmēnesis mēs palīdzēsim atraisīt cilvēkus Rudens Kļavu Lapudejā Liepājas Latviešu biedrības namā šovakar. Nu, esam jau tā kā 2 nedēļas gandrīz vai Latvijā. Sākam pierast pie tempa, ka visu var izdarīt vienā dienā, bet mums Nē, no, vienīgi mēs paši bišķiņ lēnāk, man liekas, esam palikuši. bišķi pieraduši pie čiliņa un tā, bet visu var izdarīt vienā dienā, viss skrien, daries, ņemies, telefonu nodod. Nē, no viegli, ļoti viegli katrā ziņā. Ļoti viegli. Un vēl piesmien pastāst nedaudz par jauko e-pastu, kas atnāca mums. Jauks patīkams e-pasts pašapziņas celšanai bija, kad atnāca no America's Got Talent uzaicinājums piedalīties tā kā provēs. Mēs atteicāmies, mums to nevajag. Nu nē, joks protams, ka mēs labprāt piedalītos, bet diemžēl nosacījums bija jābūt amerikāņu pilsonim. Vai zaļai kartē. Nu, tad mēs pārspēlējām to Burjanovam, Vladimiram Burjanovam. Arī, bet te viņi tur kaut ko darīsies, jo arī Facebookā var redzēt, ka viņi kaut kam, ka viņi gatavojās. Jā, Pirmdien filmēsimies Spāņu projektā, būs jārunā spāniski, tur arī kaut kādu mazo video reportāžu uztaisīsim, būs jāreklamē Rīgas dzērienes, protams, ko mēs reklamēsim. Labas Rīga. Un izies ielās, izies Spānijā, video, mums tas tikai pa labu. Jā, tur būs kaut kāds konkurss Facebookā, cik es sapratu, un varēs balsot pa to projektu un tā tālāk, un iespējams ar šo projektu mēs kļūsim populāri Spānijā. Iespējams, bet tur jau būs maz daļiņi tikai. Jā, atbraucot Latvijā, darba ir daudz, nedarbiem nepaliek laika, tā kā, esam darbos, tā kā, ja kādam vajag palīdzēt, vai kaut ko. Zvaniet vienkārši, ja vajag, zvaniet. Just call and relax. Tagad esam Dobelē. Jā, mēs iebraucām Dobelē. Forši te. Bet jā, tas rudens nāk un apglezno Latviju, bet nepūlies, necenties tā, jo mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Tik un tā. Vienīgi siltāks arī. Varēja būt siltāks, jā. Nē, īstenībā nav nevainas, man patīk šitā gadalaika. Mums īstenībā latviešiem jālepojās, ka mums ir tik daudz gadalaika, 4 gadalaika. Vēl 5. Sildamies. Ir nedaudz vēs, bet sasilsim. Ja Ribizāns bija jāatzinās ar sauli, mēs tagad cīnāmies ar augstu. Gaidām nākamo uznākšanu. Šobrīd spēlē grupa. Mēs bieži vien atpūšamies. Hei, atgriezāmies no otrās uzstāšanās. Vienkārši lieliski bija pareizi. Jā. Ko jā? Nē, tiešām nav otrādi uzvēls hekliņš. Man likās, ka viņš ir otrādi uzvēls hekliņš. Atgriezāmies no otrās uzstāšanās. Tu tā puispēri. Nē, bet bija kolosāls sniegums no mūsu puses. Beidzot ideāli apstākļi, skatuve, gaismas, saskaņojumi, jā. Monitori, tumba, Visi vienkārši cilvēki un cilvēki uzrāvās vienkārši tā, uzspridzinājumi normāli zālī. Mēs beidzot varējām uztaisīt to, ko mēs gribējām, mums sanāca viss. Jā, jo nav vēja, nav saules, nav tas. Vai tur viss kā vajag. Jā, nē, super, mājas tomēr.